Labrīt svētdienā. Kārtējo reizi mūsu mīļais burtnieks man daļā izpalīdz. Asistenti daļā, vai kā tur parasti saka. Nu neko, izbraucām vienu velcīts apli, viens zemmēra zandartiņš, nekas baigi neko. Izdomājām, ka jāatbrauc pie krasta, bišķiņ palasīt asarīšus. Šitais tāds maziņš, gan jau, ka būs lielāki. Moši kaut ko varēs uzkūpināt, un tā jau vēlāk atkal kāda apli izlaidīs. Jo, Indras jaunās visādas gumijas te jāietestē ir. Atbrauc mājās, atver lādi, tur vesela kaudze vienkārši stāv. Kādas 4 kastītes un maisiņi un kopumā, nezinu, nu ap 100 mazās asaru gumīņas. Tagad mums te ir pievedums kastē. Šitajā kastē ir pievedums. Kaut kādas krāsainās, nu es jau tur, protams, bišķiņi tik iebēru. Un tāda otrā kastē mums ir priekš asarīšiem te, ojojoj. Tā kā veikalā, izvēlies krāsu un formu. O tā, neko spridzinās. Piebraucām pie krastnēs kādu metienu 7-8 asariņš jau galā, tā kā vajadzētu būt, ka kaut ko salasīs. Kāda skaista zīvtiņa. Asariņš tikai 35 reizes lielāks varēja būt. Roterīčs šodien atkal iet uz urā. Tikai izmērs nav. Indrai viens kunkulis atskrēja pie laivas, ritīgi uzdeva, nevarēja saprast, vai dūcis, vai tāds diezgan palielas asaras bija. Bet forši plunkšķi uztaisīja. Viņi jau tādiem lielajiem mānekļiem tikai ņemās. Es te ākstos ar kaut kādiem šidādiem. O, pats izņēma. Malacis. Op. Nu, izstās, ka paēdīsim Indras pašas gatavoto garšīgo hačapuri. Un metīsim mieru šai asarcopei un brauksim atpakaļ velcēt, jo neizstāst, ka izmērs aug, bet tieši otrādāk. Šī tāda te mazīnie te tirinās kaut ko. Opa! Tā beidzot! Labai! Kunkulīci galā. Atbraucām uz dziļo galu. Ar cerību mūsu pusē tur nekas nebija. Skuķi. Labs. Tevis varbūt neiekabināšu. Nu, varbūt pat jā. Bet. Labi, do 5. Kā tu, lai es tev atbrīvoju, ja tu man šitā te tirsies, draugs. Ja knapais jau lūpiņā tur stūrī diezgan labi, bet knapi. Šito var nokāst arī. Viņam jau otrs āķis laikam ir. Nu rezervē viņš ir ieķēris vēderā. Nu nav lielāks pat tavējo. Nu pamērīs stūri. Šķītis ir. Oi. Šķilārā to mēram. Tinājums. Yes, beidzies, vai Nu, metru jau mums te nevajag. 57 ar atvērtu muti. Labi. Skaisti. Beidzot nostrādāja kaut kas. Karoči pabraukājām pa mūsu pusi. Tur baigi nekā. Šodien atbraucām. Man te bija gan domas, mums te tāda viena asarvietiņa ir. Tikko domāju, ka jāgriežās, būs jābrauc uz turieni. Pamēģināt kādu lielu asarmožu samedīt, jo tur mēs vasaras sākumā normāli pakapājām asarus.
Bet re, kas dziļumā dzīvo. Ļoti labi. Jauni apvāršņi. Pameklēsim šitien tagad. Vot tā. Nu jau ir labāk. Nav? Amož maziņš. Kaut kas pumpē. Ir skuķi kaut kas. Atradām zelta āderi. Nu, kur te zem laivas? Netin, bet uzcēl lēnām augšā ar auklu. Nav jau tā, ka baigi maziņš. Aizgāja! Nebija baigi maziņš. Baigi viegli nāc. Zandarts jau tāds ir. Ņemams bija. Opiņā, karoči atradām zelta āderi. Skuķim arī bija. Aizbēga. Ok, kamēr mēs te purpurējam pa ezeru lēnām, būs pāris amatieru gudrības. Muļķis drošais plāns velcēšanā pa lielumu. Daudz es ar svētdienas copmaņiem runājis par to, ka es tur velcēju un ko un kas un kā, un diezgan daudziem īstenībā nav nekādas baigās saprašanas no tā, kas tad tur īsti notiek. Tā gluži nav, ka tu vienkārši iemet, izlaid tur kaut kādu attālumu, ja, un tad tev tur viss notiksies. Ideja kāda? Jādabū ir tas woblerīts, piemēram, sit sevišķi uz zandartu, copējot pēc iespējas tuvāk gruntī, jo zandarts sēž pie grunts. Viņam patīk no apakšas tur skatīties pie zivju bariņiem, ja, un tad viņš uzbrūkās un ēdās un tā tālāk. Ideja kāda? Ir diezgan daudz visādi mainīgie, protams, ir viena no lietām, kas ir jāsaprot, cik dziļš īsti ir tavs ezers un tā vieta, kur tu copē, piemēram, Spurniekā vidēji 2,5 trīnītes. Līdz ar to arī viss man tiek plus mīnus pie tā pielāgots. Piemēram, wobleri. Es pērku 3 metru dziļumā trolējamos, kas arī ir wobleri, ir kastings, ir trollings. Abi divi gluži nav tā, ka abi divi derēs velcēšanai. Ir kas der, ir kas nedara, jo reku mums arī bija tāds gadījums. Idrē nopirkām baigi smuko, viņai baigi patika, bet viņš bija metamais saucamais. Nu, kastīga wobleris, līdz ar to pie ātruma līdz 5 km/h viņš nemaz nespēlēja, viņš vienkārši vilkās. Viņš ir tvičojams, tāds raustāms woblerīts. Līdz ar to baigi lietā mēs viņu nedabūjām ielikt. Nu, tad stāsts par wobleriem. Es personīgi wobleri ņemu kaut kādu metru dziļāk nekā to vietu, kur es makšķerēšu, lai es viņu zinu, ka es tiešām viņu varu dabūt pie grunts. Tas tā īsumā pa wobleriem. Wobleriem, protams, no manas pieredzes, jo agresīvāka spēle, jo labāk uz viņu ņem. Agresīvāka spēle būs wobleriem, kuriem ir platākas mēlītes, vai arī tagad ir tādi wobleri, kuriem ir arī tā forma tāda tā kā U-veidā tā mēlīte, līdz ar to viņš to ūdeņu šķeļ daudz savādāk un daudz agresīvāk tur tirinās. Tā kā tas plus mīnus pa wobleriem. Krāsas jau tur pēc paša izvēles. Man tīri uz zandartiem, jo gejiskākas krāsas, jo labāk viņš ņem. Tā tāda mana pieredzība ir. Par attālumiem, ātrumiem, laivām, plus mīnus ir arī jāsaprot tas ātrums laivai. Cits saka, oj, es tur uz 3, ja standartā viss brauc uz kaut kādu 5 km/h. Ir arī trakie dūlie, kas tur līdz pat 7 mauc un saka, ka tas ir labākais. Gan jau, ka viņiem šancē, bet ko es esmu novērojis, kad katram woblerim ir tas ātrums, kurā viņš vislabāk spēlē. Līdz ar to es esmu atklājis, ka man tā braucot no 4 līdz 4,5 vislabāk spēlē tieši mani wobleri. Līdz ar to es visus tos woblerīšus arī pērku plus mīnus vienas firmas, vienādus, tikai krāsiņas savādākas, lai es ar viņiem arī visiem varu šancēt. Tā kā tagad mums ir 4 makšķeres laivā. 2 man ir, Indrai 2 ir. Un tā mēs te ķeimējam visu to grunti uz urā. Kas tālāk? Arī ļoti daudz runā, ka tur vajag 25 metrus vismaz laist un tīri un auklu ārā, ja, un tādas visādas lietas.
Tas ir atkarīgs, atkal mans viedoklis, protams, varbūt profiņiem tur ir kaut kādas super īpašās spējas, tur noteikti visu kaut ko, bet reāli vieglākais veids, kā es daru. Es nolaižu makšķerēju kātu maksimāli pie ūdens, un tad lēnām laižu vaļā pa metriņam, tad es sajūtu, ka viņš atsitās pret zemi, tad es paceļu kātu nedaudz augstāk, plus mīnus tur, kur man būs viņš, tā ka viņš būs ielikts statīvā. Un pačekoju, ja viņš nesitās, varbūt palaižu vēl bišķiņās, atkal atrodu grunti, nedaudz ietinu, un arī reizēm es pat atklipsējos. Vienkārši, ja es visu laiku braucu, piemēram, kā tagad 3 metru dziļumā, es atklipsējos spolē, man ir resnas auklis, līdz ar to es nebaidos, ka pie copes viņas pārsitīs, ja? Un tā kaut kā arī pa lielam močī, tā kā es domāju, ka tas noteiktais attālums tur, cik tur izlaist un tā tālāk, tas ir tīri katram savs, jo es zinu cilvēkus, kas katram woblerim atzīmē uz auklas to noteikto attālumu, kurā viņš viņu laidīs, un ir visāds šteles, baigi sarežģīts, man tas liekas, tāpēc es vienkārši atrodu vidējo, normāli, kur man sitās pret gruntu, pieceļu bišķiņu augšā un atklipsējos. Ietinu vēl pāris apgriezienus. Šad tad es vēl uzlieku nedaudz bremzīti vaļā, lai zivs paņemot bišķiņu tos 10 centimetrus iztin. Un tajā brīdī, kad nostrādā klipsis, tad arī ir tāds tā kā piecentiens, kas zandartam ir baigi svarīgi, jo zandartam baigi kaulainā galva un viņam ir baigi grūti ieķert pa lielam to āķi vispār, tāpēc arī ļoti daudz parasti viņi aiziet, jo viņi neuzsēžās vienkārši. Tā ir tāda mana standarta schēmiņa. Pagaidām viss strādā, neviena aukla nav bijusi pārsista. Agrāk baigi čakarējos, man bija arī mīkstāki kāti, kātus vajag bišķiņ cietāks jau uz zandartu copē, to es arī esmu sapratis. Ja mīkstējos, viņš baigi noamortizē, neiedurās un līdz ar to velkot vai jau pie copes jau viņš aiziet un akal ir bēdiņa, ja? Un tā kaut kā. Vienkārši pamaratierisko. Nekas absolūti sarežģīts. Tad vēl par makšķeru statīviem, augstumiem, tīri arī tur ir bijis man pašam, ka man saka, ja, oi, ko tev tur tās makšķeres tik augstu jāliek tur tuvāk gruntī un tā tālāk. Daļēji taisnība, jo augstāk tev ir makšķere, jo lielāk ir pretestība uz auklu, un līdz ar to arī tu to wobleri varbūt nedabū tik dziļi. Bet lieta ir, kā jau es teicu, kad man šitie wobleri ir pāris, pa metriņu dziļāki domāti, un līdz ar to tādā veidā es arī dabūju sev to vajadzīgo attālumu no grunts, piemēram, man reku kāti. Abi divi ir augšā, man ir 4-metrīgie wobleri, Indrei ir 3-metrīgie, un lūgtum viņai makšķeres ir abas divas zemē. Tas, es saku, tas ir atkarīgs no tā, kāds tev ir woblerīts galā. Tāpatās arī attālums, cik tu izlaidi aukli, ir atkarīgs no woblerīša ātrums, kādā tu brauc, jo ātrāk tu brauksi, jo lielāka pretestība uz auklu un akalā wobleris celsies augšā. Un tā kaut kā. Viss pa lielam ir atkarīgs no tā, kas tev ir galā uzlicis. Un vēl man ir tāda viena lietiņa, kas baigi atvieglo dzīvi tīpe opiņā un nospļa. Viltus trauksme gadījās. Bija bāziens pa kātu, bet izskatījās, kad notika kaut kas tāds, kas diezgan bieži notiek. Tā kā notic šim te džekiņam. Kā vienkārši kārtējo reizi akali kaut ko aizķērēs sāni. Tāpat breķis diezgan brieži sanāk aizķert izvilkt. Reiko tagad, ko Indra dara, viņa meklē grunti. Līdz ko sajutīs grunti, tā apstāsies. Nofiksēja grunti.
Tagad ir viss cool. Un nedaudz augšāk makšķers stāv, un šādi te viņš arī smuki tagad mums šancēs. Ļoti vienkārši. Vai ne? Pretīgais vējš ir atkal klāt, un viss ir viļņos. Pabraukt ir itīgi grūti. Atkal taisījāmies ārā. Bams, līdaka. Bams, vēl viens zandarts. Es motoru starp kājām uz maziem apgriezieniem cenšos laivu noturēt taisni, tā lai mums neaiznes kaut kur viss nesapinās. Indrā aizmugurē jodelē ar tīkliņu. Kaut kā mēs te pa trako šodien vienkārši bez apstāšanās. Jo, ja es apstādinātu laivu, tad mūs sagriezt, viss sapītos, viss būtu slikti. Nu, ko ņēmu, bļāviens, motoram ručku starp kājām, kaut ko te ar sakrustotām kājām devu vaļā, velku. Vējš pūš, nevar dabūt sečukā, nu vienkārši ārprāts, bet nu, kārtējo reizi mums veicās, ir zivis pilna laiva. Neko nevar normāli pafilmēt, bet nu neko. Brauksim ārā.